pēc šī 18. februāra. Paldies tev, Oskar. Paldies, Lielas. Bet skatītāji, ja mēs televīzijas cilvēki ikdienā strādājam ar videokamerām un notikumus iemūžinām kustīgām bildēm, tad cilvēki, kuri notikumus iemūžina nekustīgā veidā, ir fotogrāfi. Un labi fotogrāfiju autori Latvijā ir daudz, un viņu bildes vienmēr ir prieks arī aplūkot. Un Rīgas mākslas telpā ir atklāta izstāde ar pagājušā gada labākajām Latvijas fotogrāfijām, un par to mēs pārliecinājāmies. Tas ir notikums, ko noteikti ir vērts redzēt arī jums. Nu, paskatāmies! Linda savu ikdienu pavada strādājot farmācijas firmā par mikrobioloģiju. Darbs ir īpaši smalks, un visas zināšanas viņai lieliski nodara savu hobiju īstenošanā – fotografēšanā. Īstenībā tas kaut kā tā vajadzprieks bija, un es nezinu, no skolas laikiem kaut kā tik patīk tā un spēlēties, un tagad tā kaut kā aizgājas tas visu. Radītās Lindas fotogrāfijas pozitīvu vērtē ne tikai viņas radu un draugi, bet arī profesionāli žūrija, kuru Lindai ir piešķīrusi dienas balvu fotogrāfijā par labāko dabas foto 2011. gadā. Daba laikam man ir tā tuvākā. Visvairāk ir, teiksim, arī tādi sīki objekti, tādi makro. Patīk ieraudzīt tādas lietas, ko, teiksim, uzreiz varbūt ar niebruņā tāds nerasi, tā ciešāk ieskatoties. Apbalvotā bilde tapusi Lindas dārzā, kad viņa ieraudzījusi, ka daba pat bez jebkādas bilžu apstrādes rada interesantas kompozīcijas. Īstenībā ļoti liels pārsteigums bija par šito te, jo šī aizvadītajā gadā diezgan maz sanāca fotografēt, un nebija no tās labākām bildēm, bet, Viena izdevās. Izdevās, jā. Kā mums atzina viens no konkursu rīkotājiem, tad Latvijai ir nepieciešams šāds konkurss, jo fotomāksla ir mūsu gēnos, un ļoti svarīgi ir labākās bildes apkopot un izvietot plašākai auditorijai. Šoreiz par vispiemērotāko vietu izvēlēta Rīgas mākslas telpa, kur apskatām 100 labākie 2011. gada darbi. Latvijā izcenas laba fotogrāfija, un mēs par to pārliecinājāmies 2007. gadā rīkojot pasākumu Vienu dienu Latvijā. Mēs redzējām, cik daudz labu bilžu. Mums tādā vienā dienā izdevās iegūt ļoti daudz labu bilžu. Un tā tas process tā kā mums apstājās. Un ir tā, ka katru gadu, katru dienu top tūkstošiem labu bilžu, bet mēs viņus neredzam. Lai gan šāds konkurss rīkots pirmo reizi, atsaucība bijusi milzīga un konkursam iesūtīts vairāk kā 2000 fotogrāfijas, gan no profesionāliem, gan no hobija līmeņa fotogrāfiem. Labākie tika noskaidroti 3 nominācijās. Pirmajā reizē mēs esam palikuši pie 3 nominācijām, kas ir dokumentālā fotogrāfija, cilvēks un daba. Kas, manuprāt, aptver lielos vilcienos arī visas jomas dzīves. Tā kā konkursā bijis tikai viens noteikums, bildēm jābūt tapušām 2011. gadā, jautājām, kāds ir izskatās 2011. gads fotogrāfa acīm. Mani zināmā mērā pārsteidz tas par to, ko es neatradu. Es neatradu būtībā politiku. Kā jūs redzat, nekādas politikas. Un tas ir ļoti interesanta zīme, jo parasti jau tie, kas darbojās fotožurnālistikā, avīžniecībā, tā ir viņa ikdienas maize. Bet arī tie fotogrāfi, kuri strādā presē, aģentūrās, viņi ir izvēlējušies pilnīgi ar viņu ikdienas darbu, var teikt, nesaistītas tēmas. Man liekas, ka šī izstāde dod gan to nedaudz izmisīgo sajūtu. Un, piemēram, tepat mums pretī ir Kristapa Kalna darbs kārtējais vakars bez elektrības, kas, manuprāt, ir gandrīz vai kā tāds simbols tam, kas šeit notiek, kad ik pa brīdim ir kaut kādas problēmas, kaut kāda katastrofa, kas tevi pārņem gluži eksistenciālā līmenī. Un man liekas, tas vīs cauri visiem darbiem. Kaut kāds tāds nemieris un trauksme. Saredzēt pasauli konkrētāk un tiešāk. Tāda īpašība piemīt fotogrāfijai, un jau tagad ik viens fotomīls ir aicināts iemūžināt 2012. gadu, lai pēc gada mēs varētu atskatīties uz aizvadīto un piedzīvoto. Oskars Lepers, Renārs Muskars, Tautas balss.